Kāda notiek muskuļu recoveries? Cik proteīna jāuzņem? Tas jau līdz tādam absurda diskusijai, ka ne 1 grams, ne 1,2 grami, ne 1,3 līdz 2. Kā ēst un atnāk uz treniņu, vai nu tur vispār neēdis, vai, piemēram, svara zaudēšanas nolūkā ēd pa maz, reāli. Vārīt vistu un ēst bez garšvielām. Tic man, tās 7 kalorijas no garšvielām varbūt nāks par labu. Arī baudiet ēdienu. Labdien! Sveiki! Labdien, Ansi! Pie manas ciemos ir Jānis Vītols, draugs, fitness treneris un arī kolēģis. Mēs kopā studējām maģistratūrā uzturzinātni, bet pastāst par sevi. Kā tavs ceļš, fitness, uzturs, vispār, kur tu esi nonācis? Man pirmā izglītība man ir fitness treneris. Tas sākās droši vien. Es sapratu, ka jāaiziet tas trenera kurs, bet es nezināju, kur viņu iet vispār. Bet es atradu, ka Stradiņu universitāte tieši piedāvā fitness. Jo savulaik laikam tur miksējās tā, ka varbūt bija LSPA jāpabeidz un sporta treneris, bet tas it kā es negribēju būt. Un tad Stradiņos bija programma veselības sporta speciālists, kas fitness treneris. Tad to es izmācījos 2,5 gadus, un tur ir piešķirta tāda B kategorija fitness treneris. Kategorijas te daudziem var būt mulsinošas, bet to es varu pēc tam pastāstīt, kas tām kategorijām ir. Bet tālāk man bija iespēja pabeigt arī bakalauru. Tas bakalaurs tā kā speciāli neko kategorijā vairs tur nemaina, bet iedod vēl papildus zināšanas, un lai ir tas akadēmiskais bakalaura grāds. Tad tālāk man arī īsti vairs nebija kur, izņemot uzturzinātni. Tā, man liekas, bija vienīgā vieta, kur es ar savu izglītību varēju tā kā iet. Tā arī mēs tur satikāmies. Jā, tie bija interesanti gadi, interesants studijas un viss, bet studējot fitness, tas jau bija gadus apakaļ, un tāds jautājums, jo zinātnē viss jau iet uz priekšu. Tas, ko tad mācīja, un tas, ko tagad pielieto, cik daudz ir palicis, cik daudz ir mainījies? Tu man šitais uzreiz tās baigais jautājums, baigi sarežģīti ir tā viennozīmīgi. Jo, pa gadiem ejot, tu kaut kur paeja, domās kaut kāda jauna ideja, nekā ir mācīts. Jo domā, ka varbūt šitais tomēr ir taisnība, un tad beigās atkal atsities apakaļ, tomēr kā mācība bija taisnība. Man liekas, tā lielākā problēma tagad ir, baigi confusing ir tā informācija. Viņi ir tik daudz, un tie pētījumi var tikt interpretēti pat dažādi. Tāpat viss atsitās pret fizioloģiju. Jāsaprot, tā ir. Bet arī tur ir mainīgie, un arī fiziologi vēl strīdās par kaut kādiem procesiem. Es tev tā konkrēti uzreiz varbūt nevaru pateikt, bet, ja tev būtu jautājumi, tev ir kāds konkrēts jautājums? Kas ir tas, piemēram, kaut viens piemērs, pabeidzot, kas ļoti patika, ko ikdienā, piemēram, no treniņa teorijas pielietoja, un kas gadiem ejot ir mainījies? Man kā uzturs speciālistam arī, man ir kaut kādas lietas, es biju tikko izmācījies, man likās, es zinu visu, es esmu pasaules valnieks, bet tagad, ka 11 gadus klīnikā pieņem, daudz kas ir mainījies, un no savas pieredzes kaut kā ievieš savādāk. Tas gan nenozīmē obligāti, ka mainījās zinātnē. Varbūt es pats mainījos un mēģināju saprast, kas tad īsti strādā. Bet tā man evolūcija, tā jau tāda personiska vairāk, nevis obligāti, ka zinātnē tiešām, kā es teicu, mainījās. Bet, atkarīgs arī, kurš ko sludina. Tāpat kādreiz rakstīja par fitness, nāca tur no Amerikas kaut kādiem treneriem, un tagad kā influenceri daudz ko mēģina pateikt. Tās skaļākās teorijas vienmēr kļūst populāras, un tad tev liekas, tu paklausies, tas makes sense, ka šitā ir, jātestē tās, bet atkal atgriezies pie fizioloģijas, varbūt, ka tomēr tas tā neiet. Ir dīvaini, kādreiz arī pa brīvajiem svariem teica, jātrenēs ar brīvajiem svariem, vairāk muskuļu masa ieslēgsies tev reizē, tad vairāk testosterons, tad tev augsts ir tikai no tā, ka testosterons tur izdalās, baigi daudz, tur jātaisa skvati, deadlifti, viss tās. Bet pierādās tā teorija, tas testosterons izdalās tikai, lai to muskuli salabotu, bet nevis pēkšņi citur viņš kaut kur aizies. Bet cilvēki vēl turpināja to teoriju, un daudziem patika. Un joprojām runāja par brīvajiem svariem, tie tur stabilitāti, funkcionāli, vēl viss kaut kas. Bet tad arī, kas ir funkcionāli?
ja tev nestabils vingrinājums, tad prasīs tev, varbūt saspringzinājums būs lielāks pa visu ķermeni, bet tāpat laikā lokāli tu mazāk kādas lietas trenēs. Jā, uzskatīsim, varbūt tas ir funkcionāli, bet es savos 37 gados man nav 36. Es jau pieliku vienu klāt. Man nav dzīvē bijuši tik daudz fiziskas situācijas, ka man tiešām ir jāizmanto tāds kā skvats vai deadlifts ikdienas dzīvē. Tik cik aizskriet uz tramvaju, bet tas ir baigi reti. Aizēja laicīgi. Eksplozīva slodze. Jā, bet pieņemsim, funkcionāli var arī būt. Muskuļu masa vienmēr būs funkcionāla savā ziņā. Ja tu vari izolēt muskuli, tas lielāks muskulis ir labāks muskulis kaut kādā ziņā. Tāpēc vienkārši to funkcionalitāti jāsāk. Cilvēki mētājās ar to terminu un vienkārši izklausās fancy bieži vien, bet vajadzētu tā kā viņu saprast, katram tā funkcionalitāte var būt citādāk. Arī sportā īstenībā, uz sprinteriem biceps ir funkcionāli, tāpēc galā skrienot roku jāsaliec, lai tāpēc atkal, kurš pateiks, kāds vilks uz to sporta ideju, ka jātrenēs ar brīvajiem svariem, kāds trenažieriem izolēt maksimāli. Tad atkarīgs arī, ko tu gribi, definēt sev to mērķi. Mērķis, mērķis, man liekas, ir viens no svarīgākajiem, jo arī ir gan elītes sportists, gan ikdienas cilvēks, bet pēdējos gadus arvien vairāk populārāks tīri tādā pretnovecošanā un vispār tādā ilgmūžībā paliek muskuļu nozīme kā tāda, jo muskuls kā orgāns. Un kā tu skaties vispār uz cilvēkam, uz muskuļu kopumu kā tādu un kāpēc vispār tie ir svarīgi? Es nedomāju, ka muskuļu masa palīdz ilgdzīvošanai. Tas, man liekas, nekad tā īsti nepierādās. Bet tā galvenā ideja jau, kamēr tu dzīvo tos savus gadus, cik tu taisies nodzīvot vai dzīvos, vismaz tas tev palīdz darīt tās lietas, ko tu it kā gribi. Kādam jau pats sports ir varbūt dopamīna avots, un pats fakts, ka viņš var turpināt sportot, braukāt ar riteni, jau varbūt viņam ir pietiekami, nevis tikai sapņot tikt līdz baigi ilgam mūžam. Es domāju, ka tā dzīves kvalitāte, ko bieži vien tā piemin, ka tas ir tas, ka tu nezaudē savus spējas kaut ko darīt vecumā. Es domāju, ka tas ir tas būtiskākais, kāpēc vajadzīgs spēks un muskuļu masa. Bet par dzīves kvalitāti, piemēram, cilvēkiem, vispār, kāpēc ir svarīgi trenēties un kas var notikt īstenībā, ja netrenēs? Vienkārši, ja sēž ofisā, izdomā, es varbūt aiziešu tur vienreiz gadā, tur aizbraukšu kaut kur, pastaigāšu par ārzemēm un neko. Un kas ir tas, ko cilvēki vispār var iegūt, uzsākot trenēties? Jā, es nezinu, vai tu īstajam cilvēkam pajautā, es teikšu, negribu nesportot. Es uzskatu, jāsporto ir, galvenais nespiest sev darīt to, kas nepatīk. Un tā ir tā galvenā lieta, man liekas, cilvēkiem vienkārši sports ir nepareizi iepazīstināts. Visi droši vien nāk no kaut kāda, nezinu, pamatskolas vai vidusskolas sporta skolotājs vienkārši liek kaut ko darīt, un ja tev vēl nesanāk, tad tev vienkārši tu riebumu iedzen uz mūžu, un varbūt tur 50 gados sāc nākt un nāc pie trenera tādi kā es, tad parasti ir tie cilvēki nekad nav sportojuši, pienāk 50 gadi, saprot, ka vajag. Bet, tad pirmkārt, man liekas, cilvēkiem tiešām viņi ar sportu nav pareizi iepazīstināti. Ir cilvēki arī, kuriem varbūt, pieņemsim tās pašas, gan stājas problēmas. Tas var traucēt vispār izdarīt vingrinājumus kaut cik ērti. Un viņam vienkārši ir neērti. Un visu mūžu bijis neērti uztaisīt vienu pietupienu, kā cik reizes viņam kāds ir licis kaut ko tādu darīt. Viņš saprot, baigi neērti, man besīs sports. Bet iespējams tās lietas ir baigi viegli izkoriģēt. Un tad, kad tu izkoriģē, saprot, īstenībā tas nebija tik neērti. Un tad tu saproti, ko tu dari un sajūti īstās vietas, ko tev vajadzētu just. Un tad tas kļūst interesanti. Un parasti kaut kā izrādās cilvēkiem patīk tas, kas viņiem sanāk. Un tad, mans uzdevums kā trenerim tādā gadījumā ir mēģināt garantēt to, ka viņam sanāk kaut kas. Un tad jau uzreiz citādāk, tad nav vajadzīga tāda disciplīna. Un tam līdzīgi tas sports bieži vien izrādās kā tāda izvēle, ko darīt. Nevis, cilvēki runājas laiku par disciplīnu, bet, ja tev patīk to darīt, tad tev nevajag tik lielu to disciplīnu. Tur ir motivācija. Man joprojām ir motivācija trenēties, nevis disciplīna. Jā, kādreiz varbūt bišķiņ jāpiespiežās, bet bez čītoja savā ziņā. Es laikā atrodos sporta zālē, man baigi viegli ar to. Es gribu teikt, kaut ko pacelšu. Bet, tas point being, ka sportam, jābūt baudāmam savā ziņā. Un
Un nevajag tā kā domāt, ka es sportoju, lai nogurtu. Tāpat man patīk ar riteni braukāt, man nepatīk nogurt. Es braukāju tā, lai es varu izmantot to, ka mans spēks ļauj pārvietoties, bet skatīties apkārt, un es nejūtu nogurumu. Bet tāpat es kaut kādu efektu iegūstu. Un spēka treniņi arī vajag izolēt kaut kādu muskuli, sajūt, ka viņu man ir fani sajust to, ko es daru, un es galīgi nedomāju par to, ka man pēkšņi ir grūti. Tādā lietā nevajag sev nokausēt, nevajag padarīt tā, ka tu nevari pastaigāt nākamajā dienā un domāt, wow, tikai bazēties uz to pēcsajūtu, ka gandarījums, ka es kaut ko izdarīju. Jāmēģina procesā kaut kā. Bet kā to panākt? Un arī klausītājiem mēs pieminējām par dopamīnu un vispār par sportu. Es arī atceros skolā, man šausmīgi nepatika tur basketbols, futbols, jo vienkārši man nesanāca. Tad es kaut kā aizgāju tur vidusskolā uz breakdance, kas bija pilnīgi kaut kas savādāks, bet rītīgi iepatikās. Un pat kaut kādā brīdī pat tie triki sanāca un aizgāja. Bet arī cilvēkiem, kam tas sports nepatīk, kas galvā notiek, kas ir tas dopamīns un kā pareizi trenējoties un savu ķermeni darot, kas tur izmainās? Jā, labi, jāsaprot, katram sportam arī kaut kāda piemērotāka ģenētika. Ir proporcijas, kāju garuma. Ir daži sporti, kur vienmēr jutīsies. Tu vienmēr būsi švakāks par citiem dēļ kaut kādām šādām lietām. Tā, es aizmirsu. Kāds bija? Par dopamīnu. Mēs runājam par dopamīnu. Jā, sportam pašam vajadzētu būt dopamīnam. Jo, kas ir dopamīns? Viņš jau tev motivējušies, tā kā rewarding. Dopamīns pēc sporta nešķiet tik loģiski. Tad jau varbūt kaut kādi citi neurotransmiteri strādā. Bet jāstāsta arī kopums, vide. Tu aizēji pasportot, vai tu esi viens vai kopā ar kādu. Varbūt sporta zāle tev kā vide ir nomierinoša. Tur būs jau varbūt tu papļāpā ar kādu. Tur jau būs kaut kāds oksitocīns un tam līdzīgi. Un tad kopējā viss tā lieta, jo, ja tu ej darīt kaut kādu sportu, kas tev nepatīk, tur jau automātiski nav dopamīns pirms tam, tev nav tā vēlme jau virzīties uz turieni, tad tu vienīgais var bazēties to, ka tu izdarīji kaut ko un pēc tam varbūt tā gandarījuma sajūta, bet man liekas tā gandarījuma sajūta vienkārši, ka tu, tas beidzot ir beidzies un man, tas prieks ir viltots, vienkārši es izdarīju, bet tev ir bijis liels stresors un pēc tam viņi nav un tāpēc tu jūties tagad labāk. Protams, ka ir challenge un cilvēkiem patīk kaut kādu izaicinājumu pārvarēt, bet tu nevari tādā challenge steitā sportot visu laiku. Un, ja runa ir par 10 gadu, tad nevar vienkārši domāt katru treniņu kā challenge. Bet jā, es tad, varbūt paturpinot, ka tu izvēlējies tur breakdance. Varbūt tas tavam ķermenim tajā brīdī kaut kādā ziņā bija piemērotāks. Cilvēkiem vajadzētu, es arī nesaku jāiet obligāti tiešām uz svaru zāli, lai gan tur arī var atrast versijas, kas tev ir ērtas, piemērotas, visu, ko var piemeklēt. Bet, ja runa par citu veidu treniņiem, paskaties citas lietas, papeldi, paspēlē, kur tev lejā padels vai kaut ko, bet padari to it kā ar more fun, tādā ziņā. Tas ir ļoti vērtīgi, bet arī vispār kā paši redz savu treneru lomu, piemēram, cilvēkam, kuram ir pateicis, reko ārsts, aizēj uz svaru zāli, sāc sportot, paņem fitnesa treneri, tas tev palīdzēs, tur, piemēram, svara zaudēšanas nolūkā. Kā redz, kā treneru lomu šajā ceļā, plus vēl ņemot vērā, kad ir uzturzinātnes maģistrs, ka zināšanas vēl pa uzturu klāt. Tā, tu man uzreiz tāds vairāks jautājums jau pajautāji, bet, jo pirmkārt iet pie treneru un, svara zaudēšanas nolūkā, tas ir citādāk. Ko es varu garantēt? Es varu cilvēkam, vismaz mēģinu garantēt, vai es varu garantēt, bet uzlabot spēku, sakārtot tiešām varbūt stāju. Tam visam ir liela nozīme. Labāk stāja arī cilvēkam lielāks spēks, jo, ja locītavs, nestāv labā pozīcijā, tad tur nevar izsmelt nekādu lielo spēku, vienkārši kompensējošu mehānismu, tur tev nesanāks nekas ilgtermiņā. Bet par svaru uzreiz tad man ir tā, tas spēka treniņš nepatērē tik daudz kalorijas. Tas gan ir jāpieņem cilvēkiem, un dažreiz viņi domā, ka jau vēl skarbāku treniņu ir uztaisījuši. Tāpat tās kalorijas nebūs tik daudz, relatīvi, kā varbūt tu vari pielikt klāt kaut kādu staigāšanu vai tam līdzīgi. Es mēģinu rekomendēt cilvēkam, ārpus mana treniņa, tad kaut ko pielikt klāt, pastaigāt treadmill. Cilvēki arī domā, ka obligāti jāskrien, bet nē, skriešana arī var
no skriešanas ir papildus jāatjaunojas. Tomēr ekscentriska slodze uzreiz muscle damage, ilgāks laiks atjaunoties, iekaisumi veidojās, CNS nogurst, nākamajā spēka treniņā švakāks uzreiz būs. Plus arī, ja pārāk skarbs kardio, apetīti var pieaugt. Tur arī jāatrod tas balans. Bet, ja tu atkal var pastaigāties, un pieņemsim par staigāšanu, tev nav jādomā, kamēr tu to dari, jo tā ir kaut kāda lieta, tehnika ir iegājusies savā ziņā. Es tev labi pateicu, iegājusies tehnika. Jā. Bet jā, un tad ir, atkal tātad tas nav liekas stresors, tu vienkārši staigā, un tu vari kaut ko paralēli darīt, un tādā ziņā tu atkal vari baudīt procesu, tev nešķiet, ka tās kalorijas knapi nāk nost, pa uzturi tur ir garš stāsts. Man tā pajautā it kā vienkārši jautājumi, bet tad tas... Bet bieži jautā cilvēki par uzturu un atnāk, piemēram, pirmo reizi trenēties un kaut ko runājam, saka, varbūt uzzina, ka esi izmācījies uzturu zinātni, vai tad nāk papildus tie jautājumi par uzturu? Tas ir plus, protams. Ne visi skatās vispār, ko treneris varbūt ir izmācījies. Tā gan jāatzīst. Varbūt tikai pēc sejas paskatās un tam līdzīgi. Par uzturu ir tā, man ir, protams, treniņos ir grūti man par to dalīt uzmanību un runāt. Un it kā man, atsevišķi šīs sarunas ir jāvada, bet vai klients grib atsevišķi, kādreiz veltam kaut kādas minūtes. Ja regulāri nāk klients, protams, tās minūtes sāk sakrāties un kaut kādu informācijas iedot, bet jāpieņem realitāti. Cilvēkiem, daudziem nemaz negribās neko mainīt. Un tur arī ir tā, ka tev jāatrod tas, uzturā mainīt tādā ziņā. Un arī var atrast kaut kādu sweet spotu, pieņemsim, labi, cik tu ēd, atradīsim varbūt ar to aktivitāti, to kaloriju balansu, kur tu varbūt vari tikt cauri, ja tu negribi neko mainīt. Bet tur, protams, jāskatās, lai pietiek vajadzīgās vielas, un tad tas atkal ir cits stāsts. Es teiktu, tā nebūtu tāda vienkārši atbildi. Varbūt tu man var pajautāt kaut ko specifiskāk, lai es uzreiz varu mēģināt tev pateikt. Ja cilvēks ēd, nezin īsti, kā ēst un atnāk uz treniņu, vai tur vispār neēdis, vai, piemēram, svara zaudēšanas nolūkā ēd pa maz, reāli iet vingrot, bet ēd pa maz, jo domā, ka ēdīs mazāk, vairāk vingros, zaudēs svaru, būs stiprāks, un tad beigās īsti treniņos tas rezultāts tā kā nenāk. Jā, vispār lielākā tā cilvēkam problēma, kurš uzsāk treniņus, tad parasti tipiski janvārnieki. Tad uzreiz ēst mazāk un trenēties vairāk. Tad, tas ir recipe for disaster, vienkārši. Tad tu gan cīnīsies pret visiem saviem hormoniem, ķermenis tev tā pretosies, atņems tev dopamīnu kā tādu, palielinās apetītes hormonus, kortizolu uzcels dēļ kortizola, samazināsies vairogdziedzera hormons, tev vienkārši vielmaiņa jau bazālā vielmaiņa nokritīsies, beigās nezaudēs svaru dēļ augsta kortizola, tu uzpamsi no ūdens svara, un tad viss būs vienkārši mentāli sagrauts, un beigās zero fun no tā visa. Un vainos treneri pie tā visa. Kas? Jā, protams. Uz grupu treniņiem, tad, ja cilvēki iet tur, viņi sev pārmoc arī dažreiz, tad iet pēc kārtas. Ja viņi nāk pieņemsim uz privāto treniņu, te jau, uz privāto treniņu, te jau es aptuveni zinu, ko es viņiem dodu un kāda ir tā slodze. Bet jāskatās cilvēku grafiks. Es nevaru pieņemsim pateikt, ēd tikos to un tam līdzīgi. Es negribētu arī uzbāzties cilvēkam, ēd tagad brokastis, tikai ja viņš nekad dzīvē nav ēdis. Varbūt, ja tas nedara viņa dzīves ritmā, tad nedara. Man cilvēki īstenībā bieži prasa, ko es ēdu, un es tu labāk nesties, ko es ēdu. Es dažreiz tādas disgusting recepts ēdas tikai tāpēc, ka tas ir vērtīgi, uzturvietas. Pastāst. Kādu vrapu es atceros, sāku likt sardīnas iekšā konservēts, tāpēc, ka tur ir taukskābs un kalcijs, un kas tik tur nav proteīns, tur viss sardīnē skaitījās vienu brīdi. Labs marketings, tur visu, ko vien vajag iedomāties iekšā būs. Te es uztaisu savu vrapu, salieku salātu, salieku konservētas sardīnas, aiztīnu un ēdu. Un es nedomāju, ka cilvēki, pateikšu, es ēdu šito, viņš obligāti kopēs to. Tev jādomā, cilvēkam pats ēdiens jau ir dopamīna avots, un ja es te iejaukšos un pateikšu to, ko man patīk ēst, un uzspiedīšu viņam to, tas arī nestrādā. Un tāpēc es parasti, ja man klients kaut ko prasa, es viņam pajautāju, ko viņš ēd, un es mēģinu piedomāt, vai varētu kādu labāku alternatīvu iedot, vai pastīties, kas pietrūkst.
Es nemēģinu tiešām tik strikti un kaut kā tur rēķināt līdz pēdējiem, jo tas apgrūtinās viņam. Es mēģinu, principā visu vienkāršot, lai cilvēks nav pa daudz ar informāciju un tam līdzīgi. Arī, ja viņi man paši pajautā kaut kādas mītas vai patiesību, tad es mēģinu kaut ko tur kliedēt. Labi, piemēram, vai cilvēks no sportos, vai, piemēram, tur redzes, atceros pats sevis, tur kādreiz dzēru tos pre-workouts, vienreiz labi. Man arī bija tā, ka no tā pre-workout uznāk kaut kādas trauksmes. Īstenībā treniņš ir daudz sliktāks, vai, piemēram, no tiem ir jēga. Bet atkal tas tāds pre-workout cilvēks jau droši vien dzer, ka atkal nevar saņemties mentāli savam treniņam, un viņam vajag kaut kādu boost, jo viņš zina, ka treniņš būs skarbs un grūts, un tad kofīns ir vienīgais, ko varbūt viņu motivē, bet kas tad cits pre-workoutā jau nekā cita beiga nav kā kofīna deva. Tur ir kofīns, citur ir B grupas vitamīni, taurīns, gurjāna, taurīns bioaktīvos pieliek klāt. Principā, man liekas, lielākoties cilvēks balstās uz to kofīnu daudzumu. Ja tev vajag tādu saņemšanos katram treniņam, atkal apdomā, vai tas ir normāli. Bet jā, kofīns. Daudz ir ļoti sensitīvs kofīns. Man kofīns arī kaut kāda anxiety var uzdzīt. It kā atmodina, bet tur tā. Uz robežas, jā. Kofīnam tur ir dažādi ātri vielmaiņi, lēna vielmaiņi. Tas atkarībā no cilvēka. Jā, un it sevišķi tik liels dozes visu laiku lietojot, vai tu pieradīs, droši vien adaptēsies, bet arī uz kā rēķina. Tad tu sāks 2 reizes vairāk dzert. Man liekas, tās devas, kas ir pre-workoutos, nav tādas sustainable, tā teikt. Tam vajadzētu kaut kādos akūtos mirkļos, ja ļoti vajag. Bet arī kofīns runā, pacels kortizolu. Kortizols, protams, kad uzreiz ir kaut kas ļoti pretējs testosteronam savā ziņā, tad neļaus muskuļu recoveryam notikt. Arī tam jāseko līdzi. Kad notiek muskuļu recoveries? Tu man tā pajautāji. Principā jau sakot, tad, kad tu esi atpūties, bet es pieļauju, ka pēc slodzes nonāk signāli muskuļiem, ka viņiem vajadzētu kaut ko mainīt. Tad process sākās, bet tur jāstāsta, cik 48 stundas aptuveni. Protams, tu vari to muskuli nokausēt tā, ka viņš tev 3-4 dienas mēģinās atjaunoties un atjaunosies vēl sliktāks nekā pirms tam. Par to arī jādomā. Vienkārši pareizai tai slodzei jābūt. Bet, cik es lasīju pētījumus, lielākoties jau pa nakti. Tā doma, jā, tāpēc augšanas hormons izdalās vairāk, jo tu tajā brīdī nav, kā saka, competitions tur ar ēdienu. Un, testosterons, protams, ietekmē, un kortizols savā ziņā, tiešām, kā es teicu, ir neliels oponents tam. Un, ja tev, protams, ir kaloriju deficīts, un tas deficīts izraisa baigo stresu, tad tu visticamāk arī vari zaudēt vairāk muskuļu masu. Tas sanāk tā, ka tu trenējies, tu esi kaloriju deficītā, tev ir stress, it kā tu trenējies, no treniņa sanāk muscle damage. Principā tur ir kaut kāds iekaisuma process mazie notiek un tam līdzīgi. Bet uz tā stresa pamatas tie hormoni sanāk tā, ka tu vienkārši... Īstenībā, jā, tas arī ir viens temats, ko diskutē, vai kaloriju deficīta laikā var nezaudēt muskuļus vai varbūt dabūt klāt. Un tomēr saka, ka tas grozās ap to, cik daudz tev kortizola ir. Jo tur tālāk, ja tev treniņš izraisa stresu, plus vēl tavs kaloriju deficīts izraisa stresu, pieņemsim, tu jūti, ka tu neesi paēdis un konstanti domā par ēdienu, bet tev tā kā baigais mental toughness, es neēdīšu un tam līdzīgi. Un vēl jāvelkās to stulbo kardio, kur tu arī skaiti vēl 5 minūtes, tad tikšu līdz tai robežai vēl 5. Tu visu laiku tikai skaiti. Obviously sakrāsies kortizols vairāk, ar to rezultēsies vēl kortizols viens no galvenajiem, kas visticamāk miegu tev burtiski čakarēs. Pamodinās baigi laicīgi un tas vēl kāpinās kortizolu. Tāpēc ja ir tik daudz kortizola, tur gan pa muskuļu masu var jau sākt aizmirst. Viņi jau sāks pazust arī, ja tu pie tik liela stresa, arī pie kalorijas, ja arī pat nav deficītā. Tad to es gribu pateikt. Mēģināt to kaloriju deficītu arī panākt ērtu. Es arī atrodu pietiekamā daudzumā, ko es ēdu, bet es pielieku klāt savu staigāšanu, ko es actually enjoyoju pastaigāt, un es esmu deficītā, bet es nejūtu,
Es nejūtu izsalkumu nevienā brīdī. Man nav sajūta, ka es esmu atņēmis kaut ko no ēdienu ziņā. Jo es atrodu to sweet spotu, ka es gana daudz ēdu, bet gana daudz kustos. Un, jā, protams, ilglaicīgi deficītā es jūtos nogurs. To gan es nevaru apiet nekādu. Kaut kur tas summēsies. Bet, par to ir tas stāsts. Tad mēģināt nekacināt kortizolu. Jā. Tas ir vērtīgi. Bet, ja atgriežamies pie kaloriju deficīta, pie vingrošanas, cilvēks varbūt ir kaloriju deficītā vai pa brīdim, kā saka, proficītā, kas tad ir tās svarīgākās uzturvielas, uz ko būtu tā kā, vai tas ir proteīns, vai tie ir tauki, vai tie ir ogļhidrāti, vai arī, piemēram, tikai low carb un vispār nelietot ogļhidrātus, vai ogļhidrātus uzņemt vidē, kur ir tas balans no tādas pašas perspektīvas? Tu esi uztver speciālists, es esmu tikai uzturzinātnieks. Jā, man viedokli. Nē, es saprotu, jā, te arī man ir grūti izsekot, kā saka, abām zinātnēm vienlīdzīgi. Es tomēr vairāk pa treniņu jautājumu, bet jā, arī ar to proteīnu, tās diskusijas, ārkārtīgi daudz. Es nezinu neko citu, kas ir apspriests tik daudz, cik proteīnu jāuzņem. Tas jau līdz tādam absurda diskusijai, ka ne 1 grams, ne 1,2 grami, ne 1,3 līdz 2. Es nezinu. Šobrīd esmu iestrēdzis labā ziņā arī pēc pēdējiem valīniem. Tāds tas range, tas 1,2 vispār neaktīvi līdz 1,6, tā, kad ritīgi aktīvi grams uz kilogramu dienā, lai nodrošinātu gan, jo proteīns aizies gan uz muskuli, bet viņam arī visam jāaiziet uz citām vietām, gan lai hormonus uzsintezētu, gan mati, nagi augtu un tam līdzīgi. Šeit cilvēki bieži vien aiziet tādās, kā saka, galējībās. Es mēģinu, es uzsveru vismaz 1 gramu vajadzētu, tik tālu vajadzētu tikt. Par pārējām lietām, atkal gaumas lieta. Ir cilvēki, kāds grib būt keto diētā, es nevaru viņam to aizliegt, ja viņam tas patīk. Es neiešu viņam uzbāzties ar ogļhidrātiem. Otrādi gan, ka izslēdz tikai tauks, tas gan droši vien būtu muļķīgi, bet dažreiz varbūt pats es ciešu no šāda jautājuma. Jo, zini, taukos ir ekstra kalorijas, bet tu zini, ka tev jāēd tie ekstra tauki, bet tā, ka, liekas, bet tās ir kalorijas. Es atceros to mīmu ar avokado, ka viņi nosauc your fat, but I'm good fat. Tā ir, es ēdīšu tos labos taukus, bet tās būs kalorijas, ja tie labie tauki man karājās apkārt, arī uzreiz tā nesevišķi patīkam. Bet jā, taukus izslēgt droši vien nebūtu prātīgi, un tad sanāk vienmēr tā ogļhidrāta ideja, tā greja ērija, cik viņas vajag un cik nevajag, un vai vajag pirms treniņa vai nevajag, un es tev godīgi teikšu, es nezinu arī, vai pirms spēka treniņa obligāti vajag ogļhidrātus. Vismaz ne pirms manējā, jo es nedomāju, ka tu izsmēli visas savas rezerves tādā treniņā, ja tas nav crossfit tipa vai baigais endurance treniņš. Tur ir citādāk, bet tas arī ļoti specifiski. Tā ir katram sportam. Man liekas, tas ir ļoti atkarīgs no cik cilvēks jūtīgs uz insulīnu. Ja cilvēks atnāk ar insulīna rezistenci, viņam būs stipri grūtāk bez tiem ogļhidrātiem, jo paņem tās savas rezerves. Ja cilvēkam ir normāla insulīna jūtība, tad varēs viegli pārslēgties. Vismaz, ko es arī saviem gan klientiem, pacientiem mācu, ka ideālais ir tas, ka organisms māk pārslēgties starp tauku un ogļhidrātu enerģiju, tā metabolā fleksibilitāte. Jā, kādreiz par to daudz diskutēju, tieši par to fleksibilitāti. Līdz galam, man liekas, nesapratu arī, kā viņu ietrenēt, bet it kā low intensity kardio teica, ka tas varot palīdzēt tieši nevis, skriešana tur 3. zonā vai 2, bet kaut ko riktīgi tādu mierīgu kā staigāšana. Sakal to staigāšanu sludinu, bet man liekas, vienkārši tas ir ļoti tāda vienkārša lieta, ko kombinēt ar spēku treniņu, jo tiešām, lai nav visu laiku netraucēti atjaunošanās procesi. Labi, peldēšana arī būtu diezgan vienkārši. Peldēšana ir vērtīga. Bet arī par treniņiem, jo es jau pats, Anna,
ka cienītīgi klausies, eju pie Jāņa trenēties, es eju uz MyFitness, es esmu saņēmies. Tu atklāji, kur es strādāju. Un ļoti, ļoti, ļoti novērtēju, bet es arī atceros agrāk, kad studējām, bija kaut kādi vingrinājumi, kaut kādas lietas, kas kādreiz bija, kas tagad vairāk nav, jo tas trenēšanās stils ir mainījis. Es tikai atceros, kad ir 5-3-1, tas ir viens, kas ir saglabājies. Un kas tajos pēdējos 6 gados ir tas galvenais, kas paši tādā pieredzē ir tā kā nolikts malā un kas paņemts ir klāt un no ko uzskat pat, kā saka, savu USP, unique selling point treniņos? Es visu laiku tāpat cilvēkus, savus klientus nosaukt varētu par subjektiem arī. Visu laiku veicu savā ziņā pētniecību, un es testēju lietas, un vienkārši gadi gājuši un sakrājusies kaut kāda klientu daudzums, kurus es trenēju, un tad es vienā brīdī atdūros, kaut kā neiet vairs uz priekšu. Uzcelt vairāk vai tam līdzīgi spēka ziņā. Un tad sāku baigi analizēt, ko es palaižu garām. Tad droši vien bija tā lieta, ka vajadzēja vairāk pievērst uzmanību, koriģēt tās vājās vietas, un tad es sāku mainīt to domu, ka es sāku mazāk izmantot brīvos svarus, jo, lai koriģētu, baigi svarīgi to muskuli ir ļoti sajust un izolēt. Un, ja tev ir svars jānostabilizē, ko tu tur rokā, ļoti grūti ir atrast to, it sevišķi, ja jau cilvēks ir nestabils un vēl nestabili priekšmetu viņam iedod, tas ir. Tāpat kā tev vajadzētu iemācīties žonglēt, bet tu uzkāp vēl uz bosu bumbas. Ir labi, ja tu to iemācītos, bet tas būs daudz grūtāk. Un, ja tas process ir stipri ilgāks, tad arī klientam tas prieks ir daudz mazāks. Un tad es sāku vairāk kombinēt, kad tos izolējušos vingrinājumus, izmantot vairāk trenažierus, atrast to muskuli un sajust muskuli. Un šo arī cilvēkiem, kas trenējās, vajadzētu bišķiņu spēt nodalīt. Burning sensation muskulī, tas nav obligāti. Tas nav objektīvs tāds measurements vai muskulis strādā. Ir saspringzinājums un ir metabolītu akumulācija, un tas rada to skābo vidi asinīs, tas rada to dedzinošo sajūtu. Bet tas ietekmē to saucamo tāds termins kā perception of effort. Un, ja tev ir ļoti daudz metabolītu muskulī, tu uztver to slodzi, tu nevari izvērtēt vai. Jo galvenais vispār, ja tu gribi kaut kādu rezultātu, uzlabojumus muskuļu masā, pieņemsim, tev ir svarīgi ļoti tuvu atteicēji būt. Parasti saka aptuveni pēdējie 5 atkārtojumi. Neatkarīgi kādā rangeā, vai tie ir pirmie 5, vai tie ir 15 vai 30, pēdējie 5 arī pie 30 atkārtojumiem varētu veicināt to. Bet vai viņi būs līdz patiesai atteicēji, jo tie metabolīti līdz tiem 30 atkārtojumiem būs tā, tev asinīs savairojušies, ka tev sajūta, ka tev tā deg muskulis, ka tu nevari vēl vienu atkārtojumu. Bet realitātē varbūt tu vēl varēji 5, 6, un tas nozīmē, ka tu apstājies stipri pirms tā jēga bija. Tu sevi tā kā limitē. Tev šķiet, ka ir lielāks efforts nekā viņš actually ir. Un to es gribēju pateikt, ka vajag uzķert vairāk to sajūtu, ka muskulis saspringst instantly no 1 centimetra un uzreiz to sajust nevis ar daudzām ilgām kustībām, just ka pamazām kaut kas svilst un tad apstāties. Dažādas sajūtas. Protams, ka viņas ir saistītas. Nav tā, ka tas pumps būtu kaut kādā ziņā lieks, bet viņam varbūt nav nekādi papildus benefiti. Iespējams, tas metaboloītu akumulācija, varbūt izveido tev saucamo relatīvo izturību. Tu pierodi, ka viņi tev visu laiku dedzina un tu uz to sajūtu adaptējies. Tātad tev ir ērtāk darīt kaut kādu augstāku reperanžu nekā citam, varbūt, kurš nav izveidojis šādu toleranci. Varbūt. Tad tā ir tā lieta. Es vairāk sāku koriģēt cilvēkus un arī to pašu stāju sapratu, ka ir jākoriģē uzreiz, jo tas vienkārši es ar pieredzi sapratu, ka vienā brīdī nevarēs pacelt vairāk, ja tas nav izkoriģēts. Jo trenēsies muskuļi ne tā, kā viņi paredzēti, ķermenis izmantos kompensējošus muskuļus, ir jākoriģē. Un tad to es vienkārši ar laiku arvien vairāk sapratu, bet gāja tie gadi, kamēr tu reāli uz cilvēkiem to saproti. Varu pastāstīt unikālu piemēru ar Jāni, ka trenē un treniņu zālē ir cilvēka skelets. Viņš
piegāja un parādīja man, kurā vietā tas muskulis, kas tur nepareizi notiek. Man liekas, tas ir kaut kas unikāls, kad arī tīri no savas pieredzes var pateikt par to, ka izstāst vienkāršā valodā, kas reāli tur notiek. Es mēģinu, lai cilvēki vizualizētu, lai viņi saprot, kas viņa ķermenī, kāpēc kaut kādas sajūtas veidojās, vai tāpat nestabilitāte. Tā arī varbūt vēl viena ilūzija par cilvēkiem. Bieži vien nestabilākie cilvēki ceļ diezgan liels svarus, jo viņiem ir tāda ilūzija, ka viņi var daudz pacelt, bet neviena locītava neturās vietā, notiek ļoti daudz pārbīdes, un tās pārbīdes jau liek turēt svaru drīzāk jau uz saitēm, un kaut kādu brīdi to var diezgan liels svars pacelt, bet beigās tu ļoti maz no kāda muskuļa trenē. Un tad to skaidrot cilvēkam, ka jāņem bišķiņ mazāk svars, jānoprecizē tā forma, jo viņš saka, bet es varu daudz lielāku svaru, kāpēc tu man atņem svaru, bet es saku, tur viss pilnīgi haoss notiek ķermenī. Bišķiņ jāpiebremzēs, tāpat ļaušu celt vairāk, bet sakārtojam kaut kādas lietas. Jātirgojās man ar klientiem. Tirgošanās tas ir gan fitnesā, gan arī ar pacientiem, ka klīnikā tas ir uz visām pusēm. Tas, ka tagad, dēļ YouTube treneris varbūt arī nav vairs tik liela autoritāte, jo tu liekas, ka tu informāciju visur vari visu uzzināt, bet tā ir tā lieta, ko daudzi, kas paši sporto un kaut ko interesējās, ir tik daudz nianses, ko viņi paši pat nezina to, ko nezina. Un, tas droši vien arī ir, protams, ka treneriem arī tas saprast daudz tās lietas, kas var vēl notikt ķermenī. Tāpat kā arī, ja kopē vingrinājumu, tu dari 1-1 kā video, ķermenim ir tik daudz varianti, kā izdarīt vienu to pašu kustības ar 2 dažādiem muskuļiem. Visur, gandrīz katrā kustībā, tas ķermenis tās defense mehānisms. Viņš var roku saliekt no vairākiem muskuļiem, nevis tikai biceps. Atceros, nezinu, cik 11 gadus atpakaļ kaut kāds P90X, Abriper X vingrinājumu sērija, kas bija tur amerikānis. Tur 30 minūtes tur vingrojuma sērija, ko vienkārši iemācījos taisīt, bet es nezinu, kas bija pareizi, kas nepareizi. Mērķis bija presīt, bet presīt beigās neatnāca. Tur vēdera muskuļu vingrinājumi ir viena no sarežģītākajām lietām. Lielākoties cilvēki tikai bīd lāpstiņas uz priekšu un diafragmu saspiež un jūt kaut kādu dedzināšanu vēderā, bet tas noteikti nav vēdera taisnais muskulis, kas parasti tiek tēmēts. Tur ir ļoti daudz nianses, ko es varu teikt. Arī populārs vingrinājums hiptrās tur ļoti daudz taisa, bet arī sēžu vai viņa sajūta. Tur sēžā ir viens dziļumā muskulis, piriformis, ja bumbierveida muskulis, kas savā ziņā stabilizē gurnu. Un ja tu dari ar strauja nolaidienu lejā un metās to svaru augšā lejā, tu jutīsi dziļi sēžā it kā dedzinošo sajūtu un liksies, sēžu, baigi labi strādā, bet īstenībā tas nav muskulis, ko tu vispār gribi trenēt savā ziņā. Jo ja viņš ir piepamps, viņš spiež uz nervu, un tad tev sāks jau aiziet sāpes pa visu kāju. Un tas ir ārkārtīgi populāra lieta. Bet ķipa dedzina un īstajā vietā, bet sēž cik... Tā teikt, sēžā ir vairāk muskuļi, un tas nodalīt viņus, spēt saprast katru tā muskuļu nozīmi. Un, tādas nianses vienkārši tu nevari no video. Tas nav tā, ka kustināt svaru no punkta A uz punktu B ir treniņš. Tā ir vingrošana, un vingrošana ir domāta. Es ar to domāju, ka vingrošana vienkārši ir lieta, ko tu dari. Tu kusties veselības pēc, bet nevis ar mērķi. Treniņš ir tad, kad tu atkārtot dari lietu, lai uzlabotu. Nekas nav vainas arī vingrošanai, tur ir savu vietu arī pavingrot. Nezinu, pabraukāt riteni vingrošanu, ja tev nav mērķis. Bet saprat man domu, ko es gribēju. Domas ir ļoti spēcīgas. Treniņi ir viena pozīcija, bet viens jau vienmēr ir uzturs. Mēs pie tā uztura īstenībā mēs runājam. Bet jautājums, es esmu tomēr ar uzturu saistīts. Man vienmēr jautā, vai visu var uzņemt ar uzturu, vai kāda jēga vispār ir uzturu bagātinātāji, vai viņi nepieciešami un pastāst savu pieredzi. Es atceros, ka mēs studējām, maģistra tēma bija par spirulīnu, un tas, ko stāstīja, jo tur ir tiešām viss kaut kas daudz dažādi iekšā. Jā. Un kas ir tas, sava pieredze ar uzturu bagātinātājiem vispār, kur tu redzi to lomu un tīri, lai sasniegtu arī mērķus treniņos? Par to spirulīnu vispār sākot, kā tā ideja
radās. Tas jau sen, es kādreiz vēl pirms studēju uzturzinātni. Kaut ko googlēju, one food to rule them all. Un tad parādījās spirulīna, likās, baigi interesanti, jā, kaut kāda aļģe, kurā ir tik daudz dažādas vielas. Un, šitais ir kaut kas interesants. Kāpēc tad, bez mazai, kāpēc nav mainstreamā un tam līdzīgi? Tad sāku pirkt to žavēto un sapratu, ka pagaršojot sapratu, kāpēc viņi nav mainstreamā. Un tad radās tā ideja, jā, par svaigo un tam līdzīgi. Bet, point being, kad jā, ar uzturu noteikti ir grūti uzņemt visas tās vielas. Un atkal vai vajag obligāti, jo atkal ekstra kalorijas, ja tu gribi, pieņemsim, man vajag obligāti to un to vitamīnu, tas būs tādā daudzumā, tur nezinu, tādā zemesriekstu sviestātajā avokado, un tad tu beigās reķini, lai uzņem katru vielu. Man ir baigais daudzums jāpēd, un tad tas nešķiet tā kā optimāli, un tāpat laikā arī par minerālu vielām, vai tā garantija, ka tu apēdīsi to augu vai, ka tur ir tās vielas pietiekami. Rēķināties, ka tu uzņemsi to daudzumu. Tēt jau arī ražojot, mēs taču zinām, ka var tādu minimālismu augsnē ielikt, lai tas augs izaug, bet viņš būs izaudzis, bet vai viņš tiešām būs bagāts ar visām šīm minerālu vielām. Kaut kādi jau, protams, jā. Un tāpēc man liekas, ka nevar iztikt tomēr bez uzturbagātinātājiem. Bet arī jāskatās, tad, ko ēd un kas tad varbūt ir tas trūkstošais, kas ir jāizpild. Ir lietas, ko es tieši kaut kur dzirdēju, tu tikko ieteici arī, ka magnīts ir tāds standarts, tad droši vien tā ir lieta, ko es arī ieteiktu visiem. Jo, kalciju varbūt mēs biežāk varam saprast, kur uzņemt. Un, ja ceļš proteīna avoti, nerad ir cilvēkiem biespiens un tajā pašā proteīnā droši vien arī var dabūt. Bet jā, arī ar mērķi uzturbagātinātāji. Šajā gadījumā tu man droši vien jautā par vitamīniem, minerālu vielām. Tā doma bija spirulīna. Vai bioaktīvām vielām varbūt kāda interesanta, ko papildus saskatīt? Paturpinot, tā doma vienkārši bija tā, ka augos it kā ir daudz kas, un tā doma, spirulīna, kāpēc man patīk, tāpēc viņā ir daudz kas, bet tomēr var arī sadalīt, un viņā arī viss nav pietiekami, un tad jāmēģina atsevišķi lietot to, kas pietrūkst. Bet atkal grūti ir saprast, kas pietrūkst. Un aizbrauc savā domā pa tālu, bet par tiem augiem arī tā, ka tu apēd augi, it kā domā, ka tu uzņems kaut kādu vielu, bet tu pats zini, augiem ir bioloģiski aktīvās vielas, droši vien gan viņi paši naturālie pesticīdi, kas sasaistās ar citām vielām. Fitāti, kas vēl saponīni, lektīni. Un viņi vienkārši apzog tev apzog no minerālu vielām, jo viņi sastāv oksilāti vēl kopā. Jā, oksilāti, kas ir tur. Tu it kā gribi ēst baigi labi, bet tu tā kā kombinē. Un tu domā, vairāk dārzeņu būs tagad labāk, bet īstenībā beigās tu. Un tas pats, man liekas, arī ar šitiem, kā tur krustziežu, kāpostu un tam līdzīgi. Viņi atņem atkal jodu, un arī jods, atņem jodu, varbūt samazinās vairogdziedzera hormonu darbību, atkal metabolisms nokritīsies. Cilvēki, man liekas, vispār diezgan maz ēd jodātu sāli tagad, ko īstenībā jau laikam vajadzētu padomāt. Un, tāds nians, jā. Tā varbūt arī kādreiz kļūda cilvēki domā, jāskārto uzturs, un tad sākšu ēst vairāk dārzeņus un vegāns būšu varbūt, bet tas nevienmēr ir veselīgākais variants. Bet jau ir aizgājis otrā absurdā, kad cilvēki jau aiziet uz šo karnivoru dietu un tad vispār nogriež visus dārzeņus un augus, bet tā ir otra galējība. Tas ir galējības. Vispār, bet pašam tāds ikdienas priekš sevis, kā fiziski aktīva cilvēka, kam ir katru dienu tomēr gan ir garīgais darbs ar cilvēkiem, gan arī, protams, fiziskais. Kas ir tā tava, kā saka, zelta maliņa, ko esi atradis ēšanas uzturs bagātinātāja ziņā? Ēšanas ziņā es atkal vairāk skatos, lai man ir praktiski, un principā, lai kaverotu olbaltumvielu daudz, un tas man ir pirmais. Bet es lietoju principā visas vitamīnas un minerālu vielas, bet atsevišķi ar savu taimingu. Es tur varbūt obsesīvi esmu ar to, bet arī jāsaprot, bieži vien nevar arī visas minerālu vielas paņemt vienā čupā, un viņām pašām ir savā starpā sacensība, kur uzsūksies, un arī, ja tu paņem kaut vai vienu, bet lielā daudzumā arī tad viņi var neuzsūkties. Un, tāpēc
to competitionu, cik viņš ir dažāds, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Es nezinu, vai tu pat no gala zināt to schēmu. Tur magnīzs ar kalciju, dzels ar to, cinks ar visu, varš ar to, mangāns to. Tur vienkārši mēģināt pēc iespējas bišķiņu nodalīt to taimingu, ka tu vismaz minerālu vielām. Vitamīniem? Vitamīniem, cik sapratu, tāds baigais competitions nav, bet... Bet kas ir tie? Pašam tie labi, minerāli vielas. Praktiski tad ir visas. Es pat tā nelietoju. Visas. Jā, man bija īstenībā, pārtraucot tevi, bet es teiktu, tā visa problēma sākās. To man beigās bezmiegs bija, jo tiešām trenerim ir sevišķi beigās mentālais pressures, visu laiku jābūt formā. Un tad, kā runājam par to kortizolu, sāk celties uz augšu. Un tā jau darbs arī visu laiku ir ar klientiem. Tas nozīmē, ka kontaktstundas nav īsti mentālo atslodžu brīži. Darbs ievelkās varbūt bieži vien 12 stundas, lai gan ir pa vidu pauze, bet tāpat tu esi mentāli 12 stundas no 7 rītā līdz 7 vakarā. Un man baigi būtīs bija par to miegu. Un es domāju, kas man varētu trūkt, es nevaru pagulēt normāli. Un tas, tāpēc es sāku gandrīz visu lietot, lai zinātu, ka nekur nevarētu būt deficīts. Bet tad es īstenībā, viena lieta, kortizolam noteikti palīdzēja, man ashwagandha bija, bet, droši vien tu zini, kas tas tāds ir. Bet tur bija jocīgi, jo viņi tiešām man nostrādāja, bet iedeva arī tādu nepatīkamu side efektu. Vispār jutās tāda kosmosa sajūta par daudz. It kā viņi kortizolu tiešām mazina, bet kortizols no otras puses jau arī ir savā ziņā motivējošais hormons. Viņš tomēr iedod kaut kādu enerģiju, ne tikai... viņš hroniski nav labi, ja viņš ir hroniski. Tā kā miegs bija, bet miegainība arī bija pa dienu un īstenībā jutos diskomfortā. Un tad es atradu, nomainīju, man palīdzēja, bet... arī ļoti specifiska viela, fosfatidilserīns, kas bija speciāli kortizolam, kuram it kā arī esot kortizola mazinošas īpatnības, bet viņš vairāk strādā uz to, ka nevis viņš viņu tā kā bloķēt mēģina, bet to sensitivitāti uzlabot, tad viņš nemēģina, tev mazāk viņu izdalīs. Bet arī joprojām kaut kas nestrādāja ar to visu, un par B vitamīniem es sāku arī cilāt jautājumu. Un likās, es ēdu visu B vitamīnu arī ir. Es interesanti vienu video paskatījos, bija par vienu vegānu, kurš arī viņam bija insomnija mūžīgi, un viņš sāka dzert enerģijas dzērienu spītējot insomnijai, viņam bija jāraksta kaut kāds tur darbs, un viņš saka, no enerģijas dzērieniem pēkšņi viņš sāk izgulēties, viņš nevarēja saprast, kāpēc. Un viņš skatās, ka enerģijas dzērienos B12 ir klāt, un tad... es esmu vegāns un varbūt man pietrūks B12, un tas bija risinājums. Bet es biju lietojis B12, domāju, bet tāpat līdz es sapratu, jāpamēģina citu formu, un es to metilformu B12 sāku lietot, un tas man bija game changers, sāk tiešām daudz labāk gulēt. Tā kā tās lietas tik niansētas un pat, ja uzturzinātnieks teiks, ka viņš te orientējās šajā visā, tad labāk neticēt, tur visu laiku ir tāds. Viss aug un mainās, un pa B grupas es arī atzīšu, es kādreiz tā vēsturiski biju pieņēmis, visu var no uztura uzņemt, jo tās aplikācijas bija Chronometer, Nutrition, un visi tur ir pilns, neko tur nevajag, tikai lūpa kaktiņi, bet, pašam arī nesen bija pieredze, un es arvien vairāk saprotu metilēto B grupas un metilēšanas procesu nozīmi, un tu nedrīkst iestrēgt kaut kādās vecos krēslos, vecā nostājā, jo zinātni iet uz priekšu, un tev ir visu laiku gan treniņos, gan arī uzturā, un visā jāsako līdzi, un jāizprot, un tāpēc jau mēs esam. Tāpēc mēs esam, mēģinam informēt arī cilvēks. Tad ir sarežģītiem vitamīniem. Tā skaitā, B12 taču var arī tur maskēt anēmiju un tam līdzīgi. Vai vispār runājam par antinutrientiem, arī kafija var traucēt dzelzs uzsūkšanos. Cilvēks visu dienu dzer kafiju, arī nesaprot, kāpēc dzelzs nenāk arī. Tās ir nianses, tad baigi sarežģīt, bet varbūt tāpēc tas ir interesanti. Bet es vienmēr smējos, kā par to kādreiz pa olu jau diskutēju no 60. kā tu
Tad ēdiet olas ļoti veselīgi, tur 70. Jā, nē, tur tomēr holesterīns, tas slikti, neēdiet olas, tad 80. Nē, olas var, bet, dzeltenumu tā labāk, nē. Tad, 90. Nē, tomēr dzeltenumu varēs, tur esot arī labs un slikts holesterīns. Tad 2000. Nē, varbūt sliktais holesterīns nemaz nav tik slikts, tad tomēr cukurs ir vainīgs pie tā viss. Jā, un tie, cik 60 gadus var šitā diskutēt, un tāpat, cerams, ka tas viss iet kaut kādā virzienā, ka tas attīstās, nevis vienkārši mētājās turp šurpu, bet dažreiz tās teorijas ir tā, ka var pilnīgi pretēji atrast pierādījumus kaut kādām lietām. Jā, varbūt atkarīgs arī no pētījuma kvalitātes un tam līdzīgi. Tas gan. Pat treniņiem visiem, to es varbūt gribēju arī, tās diskusijas par tām muskuļu masām arī būs nebeidzami, tāpēc, ka treniņi, tādā ziņā pētījumi daudzi balstās uz lielu apjomu, ko tu tur izdari, un muskuļi bieži vien piepams no tā liela apjoma, un tas uzreiz tiek ieskatīts, muskuļu masa izveidojās. Jā, teorētiski jā, bet tas ir šķidrums, kas izies ārā tūlīt pēc kāda laika. Bet arī, ja tu neiedziļinies tajā visā, tad liekas, jā, tas izraisīja to. Jā, par šķidrumu arī var pateikt savu pieredzi. Mēģināju kaut kad skrēju maratonu, uztaisīt pētījumu, uzkāpu uz bioimpedances Stradiņu universitātē. Man pēc noskrienot maratonu uzrādīja, ka man tur ir tauku masa stipri vairāk ir pieaugusi, un es esmu īstenībā smagāks, un visa kompozīcija pilnīgi savādāk. Jo muskuļu masa, tas ir liesā. Tas principā ar DEXA skanu vai kādu citu tu vari objektīvi to izmērīt. Un tā ar tādām citām metodēm, man liekas, tas nav līdz galam pareizi. Varbūt viņi strādā, vismaz es pieņemu salīdzināšanai, ja tu uz vienu aparātu vairākas reizes, varbūt vienādos apstākļos, tad iespējams tu vari kaut kādas izmaiņas tur nofiksēt. Bet jā, es nezinu, kas tas zelta standarts, tad laikam tas DEXA skans ir, bet es nezinu, vai Latvijā ir pieejams. Protams, var vecā labā kalipera metode un sev mērīt krokas, bet tur arī parasti jau cilvēkam līdz brīdim, ka viņš ir apmierināts, ko redz spogulī, tad viņam vairs neinteresē, cik viņam tas body fats ir. Tas tikai redzēt to progresiju vai mazinās vismaz, tas jau interesē. Tā, mūsu diskusija jau pamazām iet, kā saka, uz nobeigumu pusi. Un tagad jautājums, Jāni, ko tu novēlētu klausītājiem? Tie tavi top 3 ieteikumi, ka vingrošanā, uzturā un kur tu... Un ja kāds tev grib ar tevi sakontaktēties, kur tev atrast? Nav viegli apkopot visas tādās 3 lietās, bet par vingrošanu vai treniņiem es ieteiktu tiešām baudīt procesu un uzticēties, ka tas vispār ir iespējams. Un ja jums nesanāk nekas no tā baudāms, tad varbūt ejiet pie trenera, iemācīs, jo kustības var patikt. Taču cilvēkam, tiešām, kā jau runājam, dopamīns jau izdalās no fakta, ka tu sajūti, izdarīji smuki vai vienalga, ko kustība likās tāda flawless. Tā ir viena, mēģināt baudīt to sportu. Tas nav punishments, nevēl cilvēki tiešām to dara daudz. Par uzturu. Tāda, ēdiet, droši vien ēdiet pirmkārt, un olbaltumvielas varētu visu laiku izcelt, bet, arī baudiet ēdienu, bet, ievērojiet droši vien kaut kādas barības vielas, bet arī, tad, nemēģiniet tur vārīt vistu un ēst bez garšvielām, tic man, tās 7 kalorijas no garšvielām varbūt nāks par labu, nekā tu tur vienkārši auз pārslas tikai ar karstu ūdeni, un man vispār nevajag garšu, es tikai funkcionalitātes pēc ēdu. Arī ēdienu baudiet, bet droši vien atrodiet arī veselīgas alternatīvas un tā. Kas bija? Kur tu gribēji? Trešais? Kur man atrast? Kur tev atrast, ja kāds grib tev satikt? Es strādāju šobrīd MyFitnessā, bērnu pasaulē. Kas. Bet tagad tā kā atradīs, ja domās, ka es te muļķības sarunāju, tad atradīs man ar melnu busiņu gaidīs ārā. Nē, es varu tiešām ar sirdi pateikt, ka Jānis ir manā skatījumā viens no labākajiem treneriem, kas pie mums republikā. Tikai es nezinu citus. Kaut ko jau zinu. Un tā, labi. Paldies. It's a wrap.